Esiet sveicināti! Mēs esam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un es jums parādīšu kaut ko tādu, ko iespējams nebūsiet redzējuši nevienā citā pasaules bibliotēkā. Pirms gadiem 3, kad iekustinājām šo ideju, daudzi arī jautāja, kāds tam vispār sakars ar bibliotēku. Nu ko, nāciet līdzi! Un tā mēs esam nonākuši pie durvīm ar uzrakstu meditācijas telpa. Katrs tiek aicināts nākt iekšā droši, bet ar cienību, jo tur valda klusums. Pat nekādas sačukstēšanās, nemaz jau nerunājot par mobilajiem telefoniem un datoriem. Varētu teikt, ka bibliotēka jau tā ir klusa un mierīga vieta. Ārēji jā, bet šajā gadījumā runa ir par iekšējo klusumu un mieru. Kā teica politiķis un mistiķis Dāgs Hameršalds, viss tālākais ceļojums ir ceļojums iekšup pie sevis. Mēs esam nonākuši meditācijas zonā. Neskatoties uz ārējo klusumu, mūsu prāts un emocijas var lēkāt kā 100 pērtiķi. Meditācija ir prāta nomierināšana līdz vissmalkākajam līmenim, piesārņotā prāta iztīrīšana, miers, lai tajā dzimtu jaunas domas, radošums. Tātad šeit var nākt individuāli meditēt ik viens bibliotēkas apmeklētājs jebkurā bibliotēkas darba laikā. Visbiežāk es sastopu jaunus cilvēkus, ārzemju studentus, un viņi patiešām meditē. Meditēt var nākt arī bibliotēkas darbinieki, jo meditācija ir vienkārši lieliska pauze starp dažādiem darba posmiem. Kaut gan viens mans labs paziņa teica, ka tieši darbs ir pauze starp meditācijām. Bet ielūkosimies blakus telpā. Tur mums ir lasītava. Meditācijas telpas apmeklētājiem ir pieejama arī neliela lasītava. Garīgo tradīciju klasiskie teksti. Šeit ir gan kristietība, šeit ir gan budisms, daoisms, te ir arī sufisms, te ir jūdeisms. Visas šīs tradīcijas ir saistītas ar meditāciju. Tāpat mums ir arī meditācijas praktiskās rokas grāmatas. Priekšlasījumi un diskusiju temati ļoti dažādi, piemēram, pīrsiga grāmata, dzens un motociklu tehniskās apkopes māksla, vai arī atmošanās un apgaismība Indijas dažādajās tradīcijās kopā ar meditāciju, vai saruna ļoti interesanta bija par Antoine de Saint-Exupéry Mazo princi, kas ir ļoti meditatīvs darbs. Un lūk, arī cilvēka un visuma būtības meklējumi Katha Upanišadā. Kas es esmu savā dziļākajā būtībā, no kurienes nāku, kurp es eju un galvenais, kur es atrodos tagad. Tie ir garīgo tradīciju meditatīvie jautājumi. Par visiem šiem jautājumiem mēs šeit regulāri sanākam uz priekšlasījumiem un diskusijām. Un neiztrūkstoši ir kopīgā meditācija, kas ir gan tradīcija, gan forma, gan saturs, tas, kas mūs visus motivē un vieno. Tīņi un vecmāmiņas aizrautīgi klausās par Upanišadām, variet iedomāties par Upanišadām, un pēc tam viņi kopīgi meditē. Pasaules praksē ir pierādījies, ka meditācija ir arī labs starpreliģiju dialogs. Kamēr reliģiskie fanātiķi ir gatavi virspusēji viens otram noraut galvu, tikmēr meditācijā, ejot dziļumā, mēs atrodam vienojošo. Tāpat meditācija ir dialogs starp reliģiju, zinātni un mākslu. Kvantu fizika un meditācija, neiroloģija un meditācija, reinkarnācija un kristietība. Lielo patiesību jautājumu cilvēkus tie patiešām interesē, visdažādākos cilvēkus, un meditācijas telpā mums ir izdevies šo interesi atraisīt. Bibliotēka tam ir ļoti piemērota vieta, un mans stāsts bija patiešām no pieredzes. Paldies par uzmanību!